Lada Granta. Tikko no konvejera noripojušais auto apstiprināja internetā esošos neglaimojošos komentārus par Krievijā ražoto auto kvalitāti. Bagāžas nodalījumu vēra vaļā trietā, bet kā tad to pensionārs viens pats atvērs? Izlaiž uz mūsu ceļiem jaunas problēmas. Stāvēs cilvēki ceļa malā ar noslāpušu mašīnu un izmisumā centīsies atvērt bagāžnieku. Putinam ar pirmo mēģinājumu neizdevās nedz atvērt bagāžnieku, nedz iedarbināt motoru. Par laimi Putina brauciens ar šo ladu nebeidzās tik karsti kā Karla Reindlera starts Austrālijā. Ja dažus metrus pēc starta automašīnas degvielas sistēmā radās kļūda, kuras rezultātā $600 000